Nu jau, kas tev tas pa daiktu? Tas nav daikts. Nu. Tas ir mans hobijs. O, jau, jau. Ho, ho, ho. Viņš ir tik ass, ka uz viņu var sagriezties pat paskatoties tikai. Ko Jā. tur viņi dara? Kendo, Japāņu zobenciņas. Labs, labs. Kas tas tāds par... Es kas tas par šodien tēlu? kačāju. Es Jukuču. neredzu šeit savu sievu. Te ir kaut kāds čalis vai Jā, es paņēmu šodien olas, uzliku šeit, un šodien es esmu. Porsche Džeks ar gariem matiem. Šodien man ir hip-hops. Tā, 15. tēma. Hobiji vaļasprieki. Aiziet. Es zinu, viņam tas ir nepierasti, bet man piekdienās ir hip-hops. Jā, nu tad esam nonākuši arī pie vienas no foršām patīkamām tēmām, gan jau, ka katram no jums ir kādi hobiji. Un šie hobiji viennozīmīgi ir jāizkopja un jāattaisa tā, lai jūs arī viņus varat realizēt. Neatstājiet viņus plauktiņā. Ja viņus atstāsiet plauktiņās, pa viņiem aizmirsīsiet, jums nebūs laiks sev. Un hobijs, tas pirmkārt ir laiks sev. Var gadīties, ka jūsu hobiji sakrīt, ja jūs ap divi ejat uz sporta zāli un tā tam līdzīgi, bet katram ir tiesības uz savu hobiju. Nu, nav jābūt obligāti tikai vienam. Man ir, ak, dieniņi, man ir daudz viņi. Man ir nocis, man ir kendo, man ir Dungeons and Dragons, man ir 3D printēšana, man ir akvārijas, es eju stādu kokus un visu kaut ko interesantu audzēju, jo man ir saucamie zaļie pirkstiņi. Un tad īstenībā, jā, viss kaut kas Tur tik. vēl visu kā ir, tā kā tur nepietiks viens vakars, lai to izstāstītu. Pareflektēsi pēc tam, jā. Jā. Nu jā, un pats galvenais šajos hobijos ir ļaut arī otram tos hobijus veikt, darīt, pilnveidoties, jo hobijs vienmēr arī būs kā pilnveidošanās. Pieņemsim, tad, kad es ar to nodarbojos, tad hobijs man ļauj pirmkārt būt pašam, būt patiesam pret sevi, atpūsties, atslēgties un diezgan bieži arī vienkārši kolosāli pavadīt laiku arī ar draugiem. Čulot, jā? Jā. Un ko tu varētu pastāstīt par šo? O, ja man nebūtu hobija, es vienkārši varētu nošauties. Labāk, nē. Vajag laiku hobijiem obligāti. Jā, viņi var atšķirties, var likties tā dīvaini, ko tu te tāda šitāda, ja tu varēji tur kaut kādus uz kurpītēm. Es ar kurpītēm padancoju. Man dancīši arī ir bijuši visādi. Es pat to pareflektēšu uzmanīgāk, ja? Viss kārtībā. Man jau kaus ir izkūčs šodien, ir? Oh. Viss labi. Jā, tas tā kā. Alright, tā. Jā, var sakot, viņi ir ļoti svarīgi, jo var atjaunot savu iekšējo arī stāvokli, enerģiju, vienkārši prātu, ritīgi. Man liekas, ka, kad mēs nodarbojamies ar to hobiju, mēs par ko citu nedomājam, tur kaut kāda plūsmiņa nāk un tāds, mēs vienkārši atjaunojamies. Ja nav laiks hobijiem vai nav iespējas, tas ir, es teiktu, tā ir vitāli atkal dzīvībai svarīga, es teiktu, pilnīgi ļoti svarīga nodarbe. Un arī viņi var mainīties, noteikti arī kaut kādā laika periodā, var noteikti. Viņi varētu būt aktīvāki, pieņemsim, periodā, kad nav bērni, vai tieši, kad ir bērni, vai tieši, kad viņi jau ir izauguši, nosakot, tur visādi. Un tos periods ir jāapskatās, nav tā, ir jāsaskumst, te pēkšņi ir kaut kāds cikls, kurā liekas, nu jā, es tagad nevarēšu tik aktīvi to un to, tāpēc, ka mums ir jāauklē mazais bēbis. Nu nekas, viņš kaut kas būs cits, kaut kā jau to, tāpēc mums ir jāplāno laiks, tāpēc mums jāprasa, kā tu jūties, kā tev vispār arī pašsajūta, ko tu gribētu, es redzu, ka tu esi nogurusi vai nogurusi, un kā es tev varu atbalstīt, varbūt tu šodien gribi aiziet padejot, vai tu šodien gribi aiziet kādam nocirst galvu, pieņems. Nē, viss beidz. Jā, tas tā, jā. Spēlēs var. Spēlēs, jā, vai. Nē, tas jau var tu. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Un jautājums, vai tu zini, kas tavam partnerim patīk, ko patīk darīt, un cik bieži viņš vai viņa to dara, ko viņi dara. Un tad, kad mēs zinām, kas tieši patīk, mēs ko varam izdarīt, kā mēs viņu varam iepriecināt? Atbalstīt, uzdāvināt kādu dāvaniņu, jā, jo tas ir labs moments. Ja tu zini, kas otram ir par hobiju,
tad tu vari diezgan forši tēmēt dāvaniņu uzdāvināt. Sevišķi, ja jūs dzīvojat kopā, tu noteikti pamanīs, ka dažbrīd ir kaut kas, kas pietrūkst, vai kāds jau ir super nonēsāts, teiksim, no ekipējuma, ja sevišķi sportistiem, tur ceļu sargi, cimdi, vēl tur kaut kas, un tu ieraugi kaut ko super kičīgi, un tad pa kluso vienkārši paskaties izmērus, un tev ir dāvaniņa, un tu dabūni pluspunktus savā. Bet tā ir svarīga, tā reputācija tava, jā. Ir tā, jā. It sevišķi vēl sakrīt ar mīlestības valodu par dāvanām, tad vienkārši punkti reiz 2. Tu klavieru spēlē arī? Tāpēc, ka es pabeidzu muzikas skolu. Jā, bet tev patīk pasēdēt. Tās ir mājās. Vienīgās, jūs rītdien braucat prom, un man būs superīgākais laiks gandrīz vienam. Es sākšu rītdien tiešām apsēdīšos un izbaudīšu. Tā kā, mīļie, noskaidrojam lūdzu vēlreiz par hobijiem, pačakojam, vai mēs viņus lietojam, ja nelietojam, sākam lietot. Obligāti kaut ko atrodam tam laiku, kaut to ierakstīt kalendārā, bet vai kaut kāda sava praktiskā darbošanās, zīmēšana, dziedāšana, dejošana, varbūt hobiju arī apvienot kopā. Es ar starp citu esmu tikai ne ar šo, bet ar citu mietos un daudzījusies. Kopā palīdzēju Sandim. Mēs esam aizgājuši izīrējuši zāli, vienkārši tuf. Ir interesanti. Pamēģināt, paskatīties arī. Nevis tikai, ko tu tur... Jo manam hobijam vajag partneri divatā, minimums divatā. Tur vienam pašam, tur es varu... Nav jēgas no tā. Jā, var kaut kādu tehniku atstrādāt, bet ir labi, ja ir 2. Pagaidām, diemžēl, nav tur tā piekrišana un nav arī tik daudz laika. Tagad 4 reizes nedēļā ir zāle. Bet jā. Un ļoti svarīgi, ja, teiksim, jūsu hobijs kaut kādā veidā īpatnīgi atšķirās kaut kas, ka liekas, varētu būt kaut kādi jautājumi partnerim, izskaidrojiet, kas ir tas, labi, jums nav pilnībā, jūs nekad nevarēsiet tā pateikt to savu sajūsmu, ja? Citam liekas, ko tu tur met kātiņu ūdenī un tik vēl cārā ziltiņus visu dienu, to tik vien dari, kas tur tāds ir, ja liekas, kas tur tāds ir, vai ne? Makšķerēšana, jā. Un vēl, vai tāda lieta, kur tu to naudu tur gāz ārā, ja, tu tādām makšķerlietām vēl, bet vēl, kas ir smieklīgi, ka es arī šeit pabraucu līdz, kad Andis arī dažus gadus atpakaļ Airsoftu vadīja. Oh my God, kā tur džekiem vienkārši tos stroķis šitās, tur tādas magazīnas, tos tur nauda aiziet vienkārši, viņi tā kā ar vataļi spēlējās, un tur tikai to sievai nevar teikt pārt šitādi, paņem, paskaties, paskaties, kā tagad šauj, tas ir tik forši to vērot, kā mazi bērni priecājās, un kāpēc gan neizstāstīt to partnerei. Man vienkārši patīk, un es nodrošināšu pats sev, neuztraucies, ģimenes budžets neskars, tā kā, jā. Tad, un tad partnerei nevajadzētu būt nosodošiem. Ko tu tur braukā uz mežu šaudīties ar citiem vīriešiem, jā. Bet jā, jūs redzētu, kā viņi izskrienās pa svaigo gaisu, kā viņi atpūšas fiziskais. Viņi vispār nedomā, man liekas, par ikdienas problēmām, vienkārši džeki reāli atpūšās, tik forši. Un tāpēc atbalstam viennozīmīgi, lai cik crazy Daisy izskatītos, jo viņa, kā Andis pareflektēs par mani izvēli šobrīd uz hip-hopu, jo es vienkārši, mani pūļa tukurs. Meitenīt, jums hobijs ir? Meitenīt, jums hobijs ir. Ir? Jā, ir. Kāpēc nenesājam? Kāpēc nenesājam? Jā, man ir, es uzskaitīšu arī, kas es tev pārspēt nevarēšu, bet man ir savas lietiņas arī. Tas nav galīgi pārspēšana. Galvenais, lai ir kāda lietiņa, ko jūs darat no sirds ar aizrautību, ar entuziasmu, un kurā jūs varat pilnīgi sevi pazaudēt, kurā tu sāc darīt, un tu paskaties pulkstenī, un ir izrādās 8 stundas jau pagājušas. Un radošums, tas ir radošums, un dzīvē viņš ir jālaiž iekšā, tas ir kā viens, mēs varam mentāli strādāt, mēs varam fiziski strādāt, bet radošums katram priekš tā līdzsvara ir jābūt, jā. Tā kā, pārbaudam, skatāmies, parunājam, varbūt jūs neesat atklājuši vēl kāds jums ir hobijs, un paklusām, varbūt tur kaut kas notiek. Šis ir īstais brīdis, lai atklātu, jā. Vai... Bet atkal, ar sapratni pieņemam, jā. Hobiji var atšķirties, un tas tā kā būtu īstenībā normāli. Iespēja, ka jūs atradīsiet kādu, kam ir tāds pats hobijs šajā plašajā pasaulē ar tām iespējām, nav tik liela, ja vien jūs mērķtiecīgi nemeklējāt, jā, tādu partneri. Jo normālā situācijā, kā ir, viens ir aktīvāks, otrs ir drusciņi pasīvāks. Abi divi nevar būt spridzekļi, un pārsvarā jau nav. Pat tad, ja ir abi divi spridzekļi, tad viens ir
klusāks un piezemētāks spridzeklis, otrs ir lielāks. Ja? Vai, nu, kā Latvijā ļoti bieži ir abi divi ir introverti. Nu, ir gadījumi, ka tur abi divi ir super introverti. Nu, mums te tādi piemēri arī ir. Kad pilnīgi grūti kaut ko parunāt, jo abi divi negrib viens otru traucēt, domā, ka tur kaut ko uzgrūdīs, bet hobiji ir, un nu, viena gadījumā viens hobiji ir nolicis skapītī tālu un nav nemaz aizticis kādu laiku, otrs ik pa laikam praktizē savu hobiju, nu, bet tas ir katrā ziņā svarīgi. Galvenais jau kā atbalsts. Nu, tas ir galvenais. Ļauj iedod laiku, iedod iespēju, ja, un atrod to izdarīt. Tāpat tās kā tev un hip-hop. Man bija grūti sākumā pieņemt kaut ko tādu ceļu, ka tu atnāc pēc pirmā treniņa mājās un tāds vecis vienkārši domāju, ak, dieniņās, man laikam. Es nāku uzlikt atpakaļ meitenīti. Jā, man laikam trūkst cirmu matu. Bet nē, mēs sarunājam, ka es tā nedarīšu. Jā, nepārvērtīsies paveikt. Jā. Bet man tas ir psiholoģiski vajadzīgs. Es bērnībā nedabūju savu dompeniechiskumu, un tagad es viņu rauju ārā vienkārši. Es varu būt nejaukā, bezkaunīga un vienkārši... Jā, jo hip-hopā sievietes dejo, bet hip-hops pats par sevi ir, nu, īstenībā diezgan vīrišķīgs. Un hardkorīgs, jā, tāpēc viņš ir fiziski smags. Tieši tā, jo pamatā viņi dejoja vīrieši, nu, un tad tagad ir ienākušas sievietes, kas ir, nu, nav slikti, viņas ienes arī savus vēsmus, viņām ir lielāks elastīgums nekā vīrieši, viņas dažādas interesantus trikus un gājienus var uztaisīt, jā, bet, nu, vīrieši atkal uz spēku, uz veiklību un izveicību varbūt tās vairāk var paņemt. Pat cik es pats dejoju breakdance, tad es ļoti labi to visu sapratu, jā, un arī bija vieglāk pieņemt. Bet, nu. Par hobiju laiku, cik daudz jums tas arī aiziet arī pie tā piedomājot, lai nav tā, ka visa jūsu ikdiena tā tad ir darbs, ir hobija un otrs cilvēks ir aizmirsts. Balans. Lai būtu, jā, balans izrunājiet un vienojieties, labi patīk, labi forši, labi kādu reizi varbūt tā, pavisam uz tur dienām vairāk vai kādam sacensībām jābrauc vai kaut kādiem prezentācijām, pasākumiem, ja, kur tas ir ar to saistīts, bet atcerieties, ka otrs jau ir tepatās, un ja ir bērni, viņi arī grib redzēt, ja. Tieši tas ir arī labi, ja ir vairāki tie hobiji, ja nav tikai viens, jo, ja tev ir viens, tad tu tā kā tāds sunītis badā, un kad tik būs, kad tad tagad tā, un būs tas lielais izmisums. Man pat cik ir vairāk, tad ir pavisam vienkārši. Man ir drīzāk grūtības izvēlēties. Nu, ko es šodien varētu darīt? Jā, es varētu paspēlēt bišķi klavieres, vai es varētu kaut ko 3D printeri padarīties. Man tur stāv vesela kaudze miniatūrām, kurām ir vajadzīga krāsa virsū. Bāc, bet tur vienmēr vajag daudz laika. Nē, man tur tas vienmēr jau atrod priekš sevis atrunas, kāpēc to labāk nedarīt. Bet, nu, tas arī nav veselīgi. Ir jāatrod tas laiciņš. Tā kā hobijs ir prieciņš, runājam, darbojamies, lietojam, un noteikti smaids būs pēc tam. Pēc savu hobiju vai vismaz tās. Gandarības sev, enerģētiski kaut vai. Kā jūs tur tajā, kā jūs tur beidzat kaut kāds? Kas tur tāds bija? Nu, tas beidzam. Šitā, jā? Nu, kad šitajā? Nu, kā uztaisam? O, es tas taču vesels garš. Nē, nu labi, nevis to pilnā, bet tā kā, šitā? Rei? Šitā, rei. Jā. Ar roku, neroku, ar kulaku. Bez, vienkārši. Tā ir Japāņu kultūra, jā, Japāņu kultūrā. Mēs skatāmies acīs. Yes. Un nerunājam. Nē, nu, jā. Tas ir forši, tur arī pēc tam tādi visādi. Domo arigato gozaimasu. Šitā. Mums ir arī savu, ko iemācīties ar Japāņu, tā. Labi, mēs dodamies savos hobijos un jūs savējos.